Es pieceļos no rīta, izkāpju ārā no gultas, saģērbjos, nomazgājos, izēju ārā no mājas, apēju ap stūri, nostājos pieturā ar smaidu uz sejas, bet tur vienmēr atrodas kāds vecais, dēļ kura man tas smaids no sejas pazūd. Iekāp sabiedriskā transportā, uzreiz viss pagriežas un lupī. Un ko lupī, tik tūpīt kā jūsu visi tauriņi. Aiz starp jums krupis ir jau izspiedušies pupi, bet nav vēl izaust līdz knupim. Es gribēju teikt, ka daudziem zināšana līmenis ir zems visā, kas saistās ar šo dzīvesveidu, lai ar ko es teiktu. Daudz grib, lai es beigtu runāt šīs lietas, kas it kā nav pie vienas vietas, bet tomēr nav pieņemts par tām tā klaigā. Jo visiem skaidrs, ka dzīvojam mēs grūtā laikā, un tagad nevienam nav viegli to teikt bija lieki. Varbūt, bet jūt, ka grib kļūt kā spiegi. Pasažieri, kuri man aiz muguras bakstās, saviem tukliem pirkstiem rāz, lepjot emocijas lāgu, bēržās un apkārt lokās. Bet es taču visu redzu, jo ir atspūkstai logā. Kā saka, daļa taisnības ir katrā jokā. Es turu savu pildspalvu labajā rokā, kura pārvērš manu taisnību pa pusē jokā. Tas kā pieredums, no kura tā pagrūtāk nokāp. Te ir mums no uzstāvo jautājumu, vai tam tā ir jābūt? Derētu par to padomāt vai tam visam tā ir jābūt? Ko? Te ir mums no uzstāvo jautājumu, vai tam tā ir jābūt? Derētu par to padomāt vai tam visam tā ir jābūt? Ko? Šitas tā kā būtu paziņojums visai manai tautai, savulai gānītai, izsūtītai šautai. Te nu mēs esam, tas pats es, tie paši jūs, tikai ārēji būs vismazliet mainījies sūds. Pa to galvenais, lai pēc nopelniem tiek tam, kurš zem maniem darbiem savus parakstus liek. Kurš tas ir, tu jautāji, es par aktieru viņu saukāju, un turpmāk viens pats bez viņa braukāju ar dziesmu pa dzīvi, krustām šķērsām, tā ka noklusēts netiek nekas. Teiksim, tas, ka fakti turās kopā daudz švakāk nekā agrāk, bet tas pavisam cits stāsts un aiziet. Te ir mums no uzstāvo jautājumu, vai tam tā ir jābūt? Ko? Derētu par to padomāt vai tam visam tā ir jābūt? Ko? Te ir mums no uzstāvo jautājumu, vai tam tā ir jābūt? Derētu par to padomāt vai tam visam tā ir jābūt? Ko? Tie, kuri nav ar ielu netīrību samaitāt, tikai televizorā redz vardarbīgo realitāti. Kamēr neskatās māti, vēl to var lasīt presē. Radio ir tīrs, jo tur visus dresē. No 10 stacijām 8 ir cenzēts. Skaidrs, ka arī tur ir ups kļūts redzēts, bet kopsmā masu mēdījos tas parādās virspusē. Jā, 60 gadu laikā riktīgi ierūsēji vēlmu uztvert lietas tādas, kādas tās ir. Par to šai gabalā arī mans stāsts ir. Te ir mums Pagastops, viens piemērs, tā vai savādāk, tas nostrādā vienmēr. Vidēji vienā manā dziesmā aptuveni 500 vārdu birs, no kuriem jūs dzirdat maksimums 3. Bļaļ, nahuj dirst, un tas arī viss. Jūs esat gatavi mūs lamāt un gatavi mūs sist. Un kā mēs varam šeit ar divu mazu bērnu māti runāt par jebkāda veida objektivitāti, par to, kāda mums ir vārdu krājuma grāti, mūsu mūzikas gauma un tie mūsu uzskatiem par to, ka vardarbība dziesmās tas ir normāli, redz. Jūs mums pišaties klāt tikai formalitātes pēc.